Podkāsts pirms darba sadarbībā ar Tele2. Tālāk notiek tā, ka marta laikā Sendija uzsāk darbu Tele2. Sendija kļūst par menedžmenta training programmas dalībnieku, praktikantu, un mēs sākam gada journey, gada ceļojumu. Praktikants par vadītāju. Dokumentāls stāsts par neaizmirstamu gadu jauna cilvēka karjerā. 3. epizode. Atteikumi. Neparastākais personāla atlases projekts ir beidzies. No 5 uz pēdējiem pārbaudījumiem aicinātajiem kandidātiem Tele2 komercdirektora vadības praktikantes amatam izvēlējās Sendiju. Stāsta personāla vadītāja Aija Bite Ozere. Viens no mūsu pamatprincipiem uzņēmumā ir 4 acu princips, otrs ir vecātāvu princips. 4 acu princips tas nozīmē to, ka Raivo izdara primāro savu izvēli un redzējumu, un tad viņš aprunājas ar pārējiem iesaistītajiem. Tātad es piedalījos šajās sarunās, mūsu valdes priekšsēdētājs Valdis Vancovičs piedalījās tāpat arī mana HR kolēģe Adele. Viss process palīdzēja noorganizēt mums mārketinga vadītājs Agris, un Raivo dzirdēja katra no mūsu viedokļa, kas ir tas 4 acu princips, bet šajā gadījumā pat nebija 4 acu princips, bet vēl vairāk acu princips. Ja? Un es Raivo izaicināju padomāt lāsmas sakarā. Es prasīju, Raivo, ja mēs ņemam lāsmu, kā tu redzi to, kas tev ikdienā ir svarīgi. Tad, kad mēs domājam par Sendiju, es teicu, Raivo, labi, ja tu izvēlies Sendiju, kā tu izdarīsi to kopā ar Sendiju. Un tad viņš atbildot uz tiem jautājumiem, pats sev atbildēja, kurā virzienā tad tomēr vairāk noslēdzās tie svaru kausi. Un tad fināla aicinājums bija arī Valdim izteikt savu viedokli, un tas vecstāvu princips, jo Valdis ir Raivo tiešais vadītājs. Un tas lēmums tā kopistiski nāca, tas nav viena cilvēka lēmums. HR biznesa partnerei Adelei Ozolei vaicājām, vai viņa var pateikt tieši, kas neizdevās Guntim, Kalvim un Ingvaram. Kas Lāsmai un Sendijai bija, bet puišiem pietrūka. Es tiešām negribētu specifizēt katru individuāli, tāpēc, ka tas ir tāds katra kaut kāds varbūt... Katram varbūt tas ir mazliet sensitīvs topiks, varbūt kāpēc viņam ir iedots atteikums, bet kopumā es teiktu, tas, kā mēs skatījāmies uz to, bija 3 daļas. Viena daļa bija, protams, intervijas, kas bija 2, kas bija viena ar mani, pēc tam otra noslēguma intervija, kas bija ar Valdi, Raivo un Aiju, kas ir vadības komandā, un tas bija ļoti noteicošas 2 intervijas. Otrs bija testu rezultāti. Mēs devām viņam pildīt kā vienu no tādiem starposmiem, atlasē tests, kas ir sastāv no 2 daļām, loģikas tests un personības tests, atbilstoši pret noteiktu profilu, un tad arī testa rezultāts ir viens no tiem, kur mēs ļoti ņēmām vērā, jo viņš diezgan labi parāda, kāds cilvēks varētu būt stresa situācijās, kā viņš varētu darboties ar citiem cilvēkiem, vai viņš ir mērķtiecīgs vai nē, un respektīvi tādu profilu viņu sazīmējam. Jo šajā trainee pozīcijā ļoti svarīgi ir visas šīs komponentes, plus arī loģika, kas bija ļoti svarīgi, cik augstā līmenī cilvēkam varbūt tā loģika izpaužās. Tātad intervijas testa rezultāti, un 3. lieta bija neformālā vide, kur ne tikai intervijas un stresa kaut kāds brauciens un tā, bet arī tā neformālā vide un kā cilvēks jūtas un izpaužas un ko viņš saka, ko viņš nesaka, tad, kad viņš ir vienkārši tādā brīvā atmosfērā, kādus jokus viņš plēš, kādas komentārus viņš izsaka. Un man liekas, ka tas ir tāds labs vērā ņemams punkts, ka tu ej uz tādām liela kaut kādām projektu veida atlasēm vai kas aizņem veselu dienu, tad katra minūte ir no svara. Cevišķi, ja tu ej uz tādu augstu līmeni, kur arī tev ikdienā, ja tu strādās, būs katra minūte no svara, kā tu izskaties, ko tu saki, ko tu nesaki un tā. Tā kā es teiktu 3 tās komponentes un tad saliekot visu kopā. Tad tie arī katram atteikuma griezumā bija mazliet kaut kāda cita komponenta. Kādam tā var būt personības lieta, kādam tur loģikas vai kaut kāda kombinācija, kādam varbūt vienkārši tas sabiedriskais gars, kāds viņš bija vai kā viņš izpaudās. Un tā. Pāris nedēļas pēc mūsu pirmās tikšanās 333 trasē satikām Ingvaru vēlreiz un jautājām viņam, kā viņš atceras 15. februāra vakaru. Respektīvi, tagad beidzās tā lielā braukšana. Es biju tāds ļoti emocionāli uzjundīts, bija daudz emociju, bet tad uzreiz sekoja intervijas daļa. Un es varbūt domāju, tagad atskatoties, ka
sākumā man likās, ka man ir viss kārtībā, tā kā es esmu mierīgs, bet tagad atskatoties, es domāju, ka tomēr bija kaut kāds paliekošs no tādām emocijām, tagad tevi nesā pa trasi. Es kopumā uzskatu, ka tā intervija diezgan labi man gāja. Manuprāt, es biju parādījis sevi no labākās puses, izdarīju visu, ko varēju. Labi, es teiktu 51%, ka es tikšu finālā. Kaut kur tā, es biju diezgan tā pārliecināts par saviem spēkiem. Tad kaut kur ap 5:30 mēs arī braucām uz Rīgu. Un tad 6:30 piezvanīja man, pateica rezultātu, ka es netiku. Protams, mana reakcija bija apbēdinoša, bet no otras puses es domāju, ka parādīja savu labāko, bet noteikti varēja labāk, tā teikt. Vai tev ir skaidrs, kas toreiz neizdevās? Jā, pirmais, kas man uzreiz nāk prātā, bija mašīnā, tā kā mēs visi sēdējām un mums Adele zvanīja un uzdeva dažādus jautājumus. Es biju domājis, ka es biju pietiekami labi sagatavojies tiem jautājumiem. Un varbūt nospēlēja tas, ka es ne līdz galam labi varēju savaldīt sevi, tā kā, lai emocionāli būtu mierīgs un vienkārši ar vēsu prātu domātu uz atbildēm. Jo tur bija viens jautājums par telekomunikāciju, ja nemaldos, kas Adele jautāja, kurā valstī parādījās telefons, man šķiet. Tā kā, kurš izgudroja telefonu. Un tāds īsais aizgāja. Man vajadzēja uzreiz teikt, ka ASV, bet es nezinu, kaut kas man sagāja grīstā. Es pēkšņi iedomājos, ka varbūt kaut kas Padomju Savienībā ir bijis, un tad pateicis to. Uzreiz, kad es pateicu, galīgi atžgāni. Tas ir viens, ka varbūt vajadzēja sagatavoties vairāk, ka nebija pietiekami. Un otrs intervijā man šķiet, ka man nelīdz galam sanāca pastāstīt intervijā to, kāds es esmu cilvēks. Varbūt man nepareizi vārds izvēlējos vai izteicos, bet man liekas, ka līdz vadītājiem, līdz Raivim neaizgāja. Ko tu šodien darītu savādāk? Es vispirms censtos maksimāli daudz izspiest informācijas no darba devēja, ko viņi ir ieplānojuši kandidātiem, jo man šķiet, ka, ja tev ir pieejama informācija, tad tu vari sagatavoties, jo šajā gadījumā bija tā, ka es šāvu tumsā pa lielam, mums arī neko daudz nestāstīja par tiem soļiem. Respektīvi, jā, es censtos kaut kā izspiest to informāciju, vismaz kaut cik, lai man būtu nojausma. Otrs ir, es teiktu, varbūt tik ļoti nebaidīties, bet vienkārši darīt, jo es atceros, ka, kad tu nezini, kas notiek, tu nezini, kas tevi sagaida vēl tālāk, cik soļi vispār vēl pastāv. Un tu domā, vai vispār ir tā vērts? Es saku, ka jā, ir vērts un ir jācenšas savas tās bailes, to neomulīgumu vienkārši pārvarēt un doties uz visiem 100 iekšā. Praktikants par vadītāju. Tele2 ir vērtību uzņēmums. Vērtības mums ir tas, kas nodrošina mūsu veiksmi un rezultātu sasniegšanu. Un šajā gadījumā arī menedžment trainee ir kā sava veida projekts. Viņš viennozīmīgi ir cēlies no šīs mūsu vērtību kultūras. Un arī izvēloties atbilstošus kandidātus, mēs skatāmies pēc tās mūsu vērtību mērauklas. Un kā mēs to saprotam, ir caur šo atlases procesu, kas ir organizēts citādāk nekā parasts atlases process. Un tas dod iespēju novērtēt cilvēka gatavību, uzņemties risku, uzņemties jaunus izaicinājumus, gatavību iekļauties mūsu komandā, sadarboties ar citiem mūsu kolēģiem. Un tāpat ir svarīgas arī personības iezīmes. Un mēs pavadām
veselu dienu kopā ar visiem potenciālajiem kandidātiem un varu pačukstēt, ka mēs viņus vērojam visas dienas gaitā. Mūsu cilvēki tur acis un ausis vaļā, visi iesaistītie no mūsu puses un vēro šos cilvēkus visas dienas garumā. Kā mēs zinām, interesantākās lietas jau notiek aizkulisēs, un tās mēs pamanām. Cilvēki intervijā mums tiešām stāstīja pareizās lietas. Savukārt dienas gaitā mēs redzējām, kas no tā piepildās un kas varbūt notiek savādāk. Jo vēl ir svarīgs motivācijas jautājums, kāpēc tu gribi nākt tieši uz šo uzņēmumu, tātad uz Tele2 uzņēmumu. Un to var ļoti sajust tās dienas garumā, vai cilvēks tiešām viņš domā un grib sākt darbu tieši Tele2 uzņēmumā. Un tas viņam ir pāri visam, viņš izdarīs visu, lai viņš nokļūtu šajā uzņēmumā. Un tad var būt situācija, ka viņš intervijā saka, ka viņš grib stāt Tele2 uzņēmumā, bet varbūt aizkadrāt dzirdi vai jūti savādāk šo attieksmi, jo tas ir attieksmes jautājums. Mans ieteikums būtu patiesam arī un konsekventam tajā, ko tu saki intervijā un ko tu patiesībā domā. Tad droši vien godīgi ir jau intervijas laikā pateikt, ko tu domā un kā tu jūties pilnīgi atklāti. Savu 15. februāra vakaru atceras otrs ārpus fināla pāra palikušais kandidāts Guntis. Tu zini, es ļoti citīgi gaidīju to zvanu un tādā pacelātā noskaņojumā, jo bija pavadīta laba diena, tu, lai, pieņemsim, sevi lieki nenoslogot ar domāšanu, tu ļoti viegli izturies pret gaidāmo. Būs, nebūs. Lai pirmkārt pēc tam vairāk nesāp, vai arī nav tā kā pārdzīvojumi, ka hei, pazaudēts. Es centos būt neitrāls, jo tajā brīdī arī ar draugiem pavadīju laiku un vienkārši, kā saka, baudīju vakaru. Un pēc tam jau tad bija pieņemsim, tur dzing par iegūtu pozīciju vai arī dzing par labu pieredzi. Kad saņēmu zvanu, bija tās mazliet sarūktinājums, bet man bija tomēr tas pats gandarījums, ka tomēr biju ticis tik tālu un ka bija iespēja atbildēt uz tiem trakiem jautājumiem, braucot mašīnā, vai ne? Un kāda ir tava versija, ko vajadzēja darīt citādāk? Man versija nav, bet vajadzēja vairāk sagatavoties. No savas puses, to sniegumu, ko sniegt, jo pat ja tu nezini, ko gaidīt, tu vari izpildīt kaut cik mājas darbu priekš sevis un kaut ko padomāt, kā saistībā ar šādu nozari tev varētu būt šie notikumi. Un es uzskatu, ka es vienkārši nebiju sagatavojies, jo es atzīšos, negatavojos, jo ja tu ej par praktikantu, tad tu ļaujies vienkārši tā brīža notikumiem. Bet, ko varēja labāk, vai arī ko viņi gaidīja vai negaidīja, es zinu, ko es darīju nepareizi. Šajā te intervijā noslēgumā, tur, kur bija Raivo un Tele2 vadītājs, tā kā man nācās domāt, es skatījos šādi te pa logu. Es tiešām centos iztēloties situācijas, jo tad, kad es domāju, man nepatīk skatīties acīs, jo tad, kad mēs runājam, man patīk skatīties acīs. Taču tad, kad ir jādomā, es labāk kaut kur novēršos, lai man būtu monotons, kā saka šī bilde, jo tad labāk domājās. Bet viņu šajā gadījumā es diezgan daudz skatījos pa logu, kā tā mašīna tur riņķo. Es jau šitā te pīpēju un domāju atbildi. Un iespējams, tas viņiem varēja neapmierināt. Jo, ja tu tēmē uz šādu pozīciju, tev ir jājūtās ļoti drošam par sevi. Un tev arī ar savu ķermeņa valodu ir jāparāda, ka tu jūties droši, ka tu te nenovērsīs acis, jo kā tu pieņemsim sēdēsi sapulces telpā ar 10 vienā, 10 otrā pusē cilvēkiem un domājot kaut kādus tālākos lielu uzņēmuma notikumus, tu vienkārši šitā skatīsies pa logu ārā un domās, vai ne? Iespējams tas kaut kā, jā. Kas šobrīd tavā dzīvē ir mainījies? Ja es būtu ieguvis šo te pozīciju, es zinu to, ka es uz gadu būtu nostādīts šajā te vienā vietā, un viss var būt, ka es būtu kļuvis par tiešām labu tā brīža komerces direktora asistentu un atradis sev kādu pozīciju grupā vai citā nozarē, kurā es jūtos labi, jo tajā vidē būtu sevi vāries savā sulā šajā te vidē.
Un pēc tam es tik tiešām varbūt tās būtu jau atkal savu domāšanu pārvērtējis. Un es, piemēram, tiešām jūtos tur pietiekami labi, lai sēdētu Tele2, pieņemsim, uz kādiem gadiem 5, 10. Bet tā kā man šī iespēja netika saņemta, tādēļ es atkal jūtos brīvi un turpinu, kā saka, baudīt notikumus, baudīt pieredzes. Man ir kaut kādas saistības, kuras es īstenoju un pildu. Taču tajā pašā laikā man neviens neaizliedz, ka es varu tās pēc gada jau pieteikties kaut kur citur vai pa vidam meklēt citus darbus. Jo es, pieņemsim, jūtos slikti tur vai nelabi un gribu kaut ko citu pamēģināt. Vai tev nešķiet, ka ir pretruna starp to, cik brīvam un neierobežotam tev patīk justies un to attieksmi, ko no tevis gaidīja Tele2? Un arī ar sevi pretrunas pat dažkārt. Ka tā kā, hei, ko tu dari? Tev, pieņemsim, ir 25. Tev par ģimeni būtu jādomā, nevis tu nevari izdomāt, kur tu strādās, cik ilgi strādās. Praktikants par vadītāju. Dokumentāls stāsts par neaizmirstamu gadu jauna cilvēka karjerā. Tele2 no vadības praktikanta kandidātiem gaida motivāciju, godīgumu un mērķtiecību. Bet ko Tele2 no savas puses dod māceklim, kādu skolu un meistaru saņems viņš? Tās ir tās uzņēmuma vērtības un uzņēmuma kultūra. Tas ir tas, ko iedod uzņēmums. Savukārt, tā otra ļoti svarīgā puse, ko iegūst māceklis, kā tu teici, ir pieredze ļoti īsā laikā, skaidri saprast, kā darbojas uzņēmums no A līdz Z, kā tiek sasniegts rezultāts, kā tad beigās tiem akcionāriem tas vēlamais labums tiek piegādāts. Un viņš arī spēj jau to darīt vadības komandas līmenī, un tas viss notiek tikai gada laikā. Ja parasts māceklis to iziet, piemēram, šo no augstskolas laika līdz komercdirektora amatam varbūt 10 gados, tad šim cilvēkam ļoti intensīvi strādājot kopā ar savu mentoru, mēs redzam, ka tas var notikt gada laikā, kad viņam jau ir vismaz tās pamatlietas startam uz vadības komandas amatu. Vai tas nav pārspīlējums? Tiešām 1-10. Tāpēc mēs to saucam par ātrgaitas šoseju. Vēlreiz citēšu Raivo. Mums bija nedēļa atpakaļ saruna, un Raivo man teica, zini, ja tagad viss te izskatās savādāk. Tagad mums tiešām ir visi tie cilvēki īpaši apkārt. Tas mūsu mērķis vienmēr tāds ir bijis, ka mēs katrs savā amatā esam tāds kā mazais vadītājs. Mēs katrs pilnībā uzņemamies atbildību par to savu amatu visos līmeņos. Mums kādreiz bija vienkārši praktikanta amatā, un ka viņam paprasīja, kā es strādāju Tele2, un viņš teica, es esmu kā praktikants, man uzdod uzdevumu, es to paņemu, es pilnībā par to atbildu, un es pilnībā atnesu to rezultātu, un es pats par to esmu atbildīgs. Man neviens nestāv un nesaka, strādā vai dari tā vai dari šitā. Es tā kā uzņemos atbildību un to izdaru. Un es gribu teikt, ka mēs laikam esam kaut kur uzņēmis tajā nākamajā līmenī, kad patiesībā mēs esam tuvu tam, kad katrs tajā amatā tiešām strauji attīstās, ne tikai menedžmenta trainī. Bet kā šāda uzņēmuma kultūra ir radusies? Kāpēc tik liela uzticēšanās tiek izrādīta pavisam jauniem cilvēkiem, kuru vienīgais nopelns bieži vien ir motivācija un stiprs raksturs? Savā laikā, vairāk kā 20 gadus atpakaļ, Tele2 uzņēmumu Zviedrijā izveidoja Jans Stenbeks. Un, diemžēl, pietiekami ātri viņš aizgāja aizsaulē. Bet izveidojot uzņēmumu, viņš Tele2 uzņēmumam ielika šo DNS, šīs spēcīgās 5 vērtības. Un viņam ir 3 bērni. Un saprotot, ka izglītība ir svarīga lieta, viņš aizsūtīja savus bērnus mācīties Amerikas skolās, neskatoties to, ka viņi pamatā ir Zviedrijas ģimene. Viņi tomēr dzīvoja Amerikā, arī tur bija biznesa, un tur arī bērni mācījās Amerikas augstskolās. Un tā kā viņš ātri aizgāja aizsaulē, tad bērni vēl bija pietiekami jauni, 2 māsas un brālis.
Un tajā brīdī, principā no dienas uz dienu ir jāsaprot, kurš būs nākamais uzņēmuma vadītājs. Un tas nebija tikai Tele2 uzņēmums. Mēs esam Šinevik grupas uzņēmums. Tas nozīmē, ka Jana atbildībā bija daudzi miljonus un droši vien jau visu kopā miljardus pelnošu uzņēmumu. Un tad bija jautājums, kurš kļūs par visu šo uzņēmumu vadītāju. Un tad tikai viens no 3 bērniem, kas bija Kristīne, kas teica, ka viņa to var izdarīt. Jā, un kad Kristīna teica, ka viņa to darīs, viņai bija tikai tā tolīt. Kad Kristīna piekrita to darīt, viņa saprata, ka viņas veiksme būs tikai tad, ja viņa visos Šinevik uzņēmumos ieviesīs vienādas vērtības. Jo tad, aizbraucot uz katru no šiem uzņēmumiem, viņa varēs ar cilvēkiem runāt vienā valodā. Viņa zinās, ko no šī uzņēmuma var sagaidīt, jo tie pamatprincipi būs līdzīgi. Un tas viņai deva iespēju pārņemt šos uzņēmumus jau 24 gadu vecumā, dažādās pasaules valstīs, uzņemoties atbildību par mums droši vien prātam neaptveramām naudas summām, kuras viņi kontrolē, un ļoti veiksmīgi vadīt šo biznesu vēl joprojām šodien. Tas nozīmē, ka Tele2 cilvēki ir ne tikai lojāli, jums ir arī tāds kā lepnums par šo Tele2 ģimeni. No manas puses pilnībā. Praktikants par vadītāju. Dokumentāls stāsts par neaizmirstamu gadu jauna cilvēka karjerā. Kas tuvākajos mēnešos gaida Sendiju? Kā jūs zināsiet, ka viņa pieņem Tele2 vērtības un ka viņu pieņem Tele2 ģimene? Katram no mūsu darbiniekiem ir šie regulārie one-to-one ar vadītāju, kas nozīmē, ka katram vadītājam ir fokus uz saviem darbiniekiem, kas ir pareizi, lai kopā tie rezultāti tiktu sasniegt. Tā kā Sendijai kā jaunam cilvēkam būs pietiekami izaicinoši uzdevumi, ko realizēt. Un tad, kad Sendija nonāks mūsu vadības sapulcēs, piemēram, kad viņai būs jāprezentē iespējams visu uzņēmumu priekšā, tad es teiktu, šis būs tas pastiprinātais fokus uz viņu, jo parasti Raivo pats prezentē, un te pēkšņi Sendija izies Raivo vietā un izstāstīs tās aktualitātes, ko parasti stāstītu Raivo, iespējams visam uzņēmumam. Visās tavās sapulcēs pēkšņi būs viens cilvēks klāt. Un, protams, tas būs arī man būs jāiesprings, tāpēc, ka man tiešām ir tāda iekšēja vēlme, lai tas cilvēks pēc tā gada ir tiešām ieguvis. Tiešām ieguvis. Lai viņam mazbērniem var pastāstīt, man bija pie Raivo tāda prakse gada garumā. Es tur ieguvu to A, B, C, D. Es ieguvu rūdījumu, es tur nebiju siltumnīcas apstākļos, bet es tajā pašā laikā man bija tādi ieguvumi, un Raivo man palīdzēja. Un es esmu ļoti mētiecīgs, ļoti uz mērķi orientēts, uz rezultātu izpildu orientēts. Es ļoti fokusējos uz mērķiem, un es zinu, kā viņus izpildīt. Un tā ir droši vien tā galvenā lieta. Ja es redzētu, ka Sendija ir kļuvusi par kadru, kas izpilda mērķus un zina, kā viņus sasniegt, nevis vienkārši kā saka, es citreiz saku, mērķu sasniegšana nav ar pušķiem. Cenšamies, bet tas ir konkrēts darbības zināšanas, protams, arī temperaments un raksturs, bet tā ir tā lieta, ko es ļoti gribu nodot.
Vadības praktikanta gada laikā Sendija rakstīs audio dienas grāmatu, kurā centīsies piefiksēt būtiskos pagrieziena punktus savā praktikanta ikdienā. Es teiktu, ka tā ir ļoti vērtīga lieta, ko darīt. Dienas grāmata dod tev iespēju atskatīties uz dzīves svarīgākajiem brīžiem, tā veido tavu pieredzi un tās atziņas, ko tu iegūsti katras dienas gaitā, kur tu pats sev vari pateikt, kas man šodien labi sanāca un ko es gribētu rītdien darīt savādāk un kāpēc. Apzināties to. Apzinātība liela lieta. Mēs no personālvadības puses arī par to daudz runājam ar darbiniekiem. Savas rīcības ietekmes un seku apzināšanās arī uz citiem kolēģiem, nodaļām, departamentiem, uz uzņēmumu kopumā. Jo bieži vien cilvēks savā prātā izprāto dažādas lietas, un iespējams, ka viņš ir kļūdījies, izdomājot savā galvā dažādas scenārijus, kas un kā notiks. Parasti jau izdomā negatīvus scenārijus. Piemēram, varbūt viņam par kādu no kolēģiem veidojas kāds nepareizs priekšstats, vai varbūt viņš savādāk ir uztvērs kādu informāciju, ko viņam kāds kolēģis ir teicis, un tad viņam veidojas kaut kāds skatījums, jo, kā mēs sakam, rāmis, kas nav patiesība. Un tad, ja viņš šo tā kā pieraksta, sev izstāsta, kā varbūt savas bāžas un bailes un satraukumu, un to tiešām sev ļoti atklāti ieraksta dienas grāmatā vai izstāsta šajā audio ierakstā, un pēc tam salīdzina ar to iznākumu, kas tad reāli dzīvē iznāca, vai iznāca tas, ko viņš sev bija pastāstījis, vai patiesībā, kad viņš uzzināja, kas aiz tā ir, bija viss savādāk. Droši vien tas ir tas, kas tev paver plašāku redzes lauku un dod iespēju nākotnē skatīties uz lietām savādāk, plašāk, no dažādām pusēm un izanalizēt ne par daudz, ne par maz, bet trāpīt jau desmitniekā. Vai Sendija trāpīs desmitniekā? Nākamajā epizodē klausīsimies Sendijas dienas grāmatu un dzirdēsim godīgas atzīšanās no iepriekšējo gadu vadības praktikantiem. Es jau sapņos jau redzu to, kādas būs manas pirmās dienas Tele2 un cik es esmu jau tur satraukta. Pēc pirmajiem 3 mēnešiem es gribēju iet projām no Tele2. Viņiem visiem ir kaut kādos mirkļos grūtāk. Vienā brīdī liekas, visu zinu, visu saprotu. Nākamajā liekas pilnīgi nulle. Tur, kur sāku, tur esmu. Idejas autors un producents Juris Garjāns, aizkadra balss Pēteris Galviņš, skaņas identitāte Mikaela Landen, miniseriāls tapis ar biedrības Skanda atbalstu sadarbībā ar Tele2.